Nu tā, Armand, es tevi atvedu uz lauku. Kā tu redzi, kvieši ir novākti. Raža bija nevisai laba, tāda kā šogad Kurzemē ir ziemas kviešiem ap 5–6 tonnām. Tomēr salmu atlieku ir daudz, jo augumā šogad kvieši bija raženi. Un tad tas jautājums man tev kā Kimitec pārstāvim, vai tie salmi ir vērtīgi augsnei? Ko ar viņiem darīt, lai saņemtu barības vielas atpakaļ pēc augsnes, lai saņemtu šīs barības vielas, kuras būs iestrādātas augsnē, vai ir vēl kādi papildus mēslojumi, ar ko šo procesu var veicināt? Salmiem šobrīd ir nedaudz jāuzlabo process, viņu dalīšanos augsnē, un lai viņi arī nezakta mums ne slāpekli, ne ūdeni, izmantojam humīnvielas. Bet viena no humīnvielu īpašībām ir švāmes efekts, augsnē, kas neļaus izkaloties minerālu vielām, kas piesaistīs papildus ūdeni. Un tajā momentā, kad mēs jau iestrādāsim mūsu nākamo kultūru, tur būs tas ūdens, kurš uz pirmo momentu liksies, kad viņš būs izgarojis, ja mēs jau augstu kustināsim. Tad ir slāpeklis plus humīnvielas. Nākamais pateiksim, uz salmiem un iestrādāt augsnē. Jā. Un cik daudz? Šķidrais humitere 5. Mans ieteikums ir 10 litrus hektārā. Sausā versijā 2 līdz 3 kilogrami humikrops. Ja? Bet to mēs izšķēdām pirms tam ar ūdeni, ja mēs domājam strādāt ar šķidro slāpekli. Humīnvielas ir arī barība mikroorganismiem. Un tieši no mikroorganismu aktivitātes ir atkarīga šī salmu mineralizācija. Tātad šīs barības vielas, kuras satur salmi, augiem atkal būs uzņemams tad, ja kārtīgi pastrādās mikroorganismi. Jā. Mikroorganismu darbību ierobežo pH augsnes, temperatūras mitrums. Šobrīd man šķiet, ka visi apstākļi ir. Tātad 10 litri humitere vai 2–3 kg humikrop plus kāds no slāpekļa avotiem amīdu formā, tātad kās 100 litri, vai karbamīds 100. Jā. Un tas smidzināts maisījumā ar humīnvielu uz salmiem vai kaisīts un pēc tam smidzināts iestrādās augsnē. Un tad augsnes auglība, teiksim, šie fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības būs nedaudz aktivizētas un šie mikroorganismi būs aktīvāki. Kad? Tagad var? Var arī iestrādāt tos salmus, atkarībā no laika? Manuprāt, vislabāk pirms sējas. Protams. Bet kad sajaucās ar augsni un tie mikroorganismi, jo viņi ātrāk sāk strādāt, jo ātrāk augs būs paēdis, tādā vienkāršā valodā. Piekrītu, bet mūsu lielākais arī deficīts ir laiks. Ja laiks ir, šobrīd 100% perfektākais laiks. Bet ja arī būs savādāk, kad šobrīd iestrādās ar diskiem un darīs to pēc tam, arī ir labi. Ja? Iespējams, ka vajadzēs nedaudz palielināt ūdens daudzumu, bet arī tad būs labi. Humīnvielām jau kā augsnes mēslojumam prasās 300–400 litru ūdens uz hektāru. Jā, bet mēs uz to nedaudz ekonomējam. It kā nevajadzētu ekonomēt, bet tomēr pieredze rāda, ka tomēr Bet, ja strādā augstās devās ar humīnvielām virs 10 litri, virs 2–3 kg, tad obligāti 300–400, lai nav problēmas ar izsmidzināšanu un lai ir pēc iespējas labāks pārklājums. Piekrīt. Bet maisījumā kāsrs, kāps, humīnvieli ļoti sārmaina. Vai tur neradīsies kādas ķibeles tvertnē? Būs. Kas? Ķibele būs putošanās. Un ko tad darīt? Putot. Ir jau pretputošanas līdzekļi. Pievienot antispūmu, jā? Bet tīrā kāsā humīnviela nešķīst. Ir vajadzīgs ūdens. Šķīdīs, šķidrā versija. Ja būs humikrops pulverīts, viņu vajag priekšlaicīgi sajaukt ar ūdeni. Bet pie kāsas klāt vēl ūdeni. Ja ir 100 litru kāsas, 100 litru ūdens un tad humīnviela, jā? Bet pirmsākumā pielikt antispūmu. Jā, jo viņa radīs. Jo tieši, teiksim, pH atšķirības viņš var radīt nevienmēr. Atkarīgs ļoti daudz ir no paša smidzinātāja, bet var būt tāds iespējas. Bet tas nav tas sliktākais. Cik es esmu redzējis, tā notiek. Un, lai neapgrūtinātu to smidzināšanas procesu un netērētu velcīgu laiku, tas antispumps nav tik dārgs, lai viņu neizmantotu. Tas ir tikai pašu vērtībai un darba ražīgumam. Paldies par info!